Opā! Opā! Smuka, jā! Esam atbraukuši uz vienu ļoti skaistu maziņu privātu ezeriņu. Saucās Gaucis, ja nemaldos Cēsu pusē. Nu, ļoti skaisti. Atradu 1975. gada dziļumkarti. Te ir pa dziļumu līdz pat 18 metri. Nav vairs, esot 16. Tad varbūt ir palicis tā klāt pa šiem gadiem. Nu, mēģināsim. Un kas mums tur nāk? Kas mums tur nāk? Ko jūs te filmējat? Labrīt! Apsargs. Labrīt, Čau, 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 veiks. Laipni lūgti raidījumā. Jā, Šodien filmēsim pareklamē. Ko mēs raidīsim? Mēs filmēsim nopietnu raidījumu atkal Sopa 4. epizodi. Mēs esam privātā ezerā šobrīd, kempings Gaucis, pie Cēsīm netālu. Smuks ezers, smuks laiks. Saulīt jau rekurs, skaties, rotājas. Būs labais, un man liels prieks, Čiki, ka jūs atbraucāt ciemos, un būs labais, ne? Dosim virsū. Kāds mums uzdevums? Ko mēs darām? Mēs sportosim ar ūdām. Sportosiet? Jā, sportosim, tāpēc, ka laidīsim atpakaļ, un katram mums ir 5 ūdas. Šis, kā teicu, ir privāts ezers, mēs to drīkstam darīt ar saimnieku atļauju. Un jūs savukārt, tā kā jūs būsiet mūsu raidījuma viesi, jūs varat darīt, ko jūs gribat, izņemot dinamītu. To citai reizē varbūt. Tagad. Līdzi. Jā, slēp dinamītu. Nu labi. Aiziet, jā, dodam virsmu. Vesels basēns. Basēns būs. Pasties kādu smuku ziltiņu. Skatulīņš, ne? Līdz. Rīgs, smuks. Aizies grabēdam. Aizies grabēdam līdekai mutē. Īpašs brīdis, kad mums ir atļauts ieskatīties DJ kastē. Ir, pasties, nav jau tā, ka nav. Reku, te ir meistara kaut kādi darinājumi. Te ir salmoblītkas, protams. Te ir viena kastīte arī ar vidiem. Diski, protams, arī. Jā, protams, vinils viss tā kā vajag. Dodam virsū. Šitos mums šodien laikam nevajadzēs. Ledus ir, tik bies, apmēram. Baigi biezēs. Visi šneka garumā, principā. Tas ir slikti, būs jāurvi. Jā, tāpēc, ja jūs atbraucat ar saviem dārgiem urbiem. Ar ūdām ir viena nians. Viņas nāk standartā, ka karodziņš ir redz līdz pašai augšai. Šeit pat jau salocīts, lai varētu aizķerties smuki. Bet, ko es ieteiktu izdarīt, jo auklē ir slapja, viņš var tev piesalt un var netīt auklu ārā. Šito smuki var noņemt nost un pārlīmēt viņu šeit te zemāk. Lai tikai un šeit vispār ideālā variantā var uzlikt termokembriku. Tad tas nebūs dzelzis un viņš nepiesals pie spolītes. Džeki priecājās purbiem. Neviens vairs negrib strādāt ar muskulīšiem. Tur viens ar plasmasu šneku. Tur otrs. Kur tavs urbis palika? Privatizēji? Jā, jau. -1. Ir ko pateikt? Paldies, labie cilvēki, tiešām baigā spēle. Ātri, nesāpīgi, precīzi. Cimdas var reizēt bišķi rokstāls, bet tā īstenībā baigais urbis. Tādu es noteikti iegādāšos. Ko burvīgs rīts sākums mūsu pusē. Saulīt, bezvējš. -14 bija pa ceļam. Mēs esam pie Cēsīm, netālu no Cēsīm, kā jau Eiks minēja. Gaucis, privāts ezers, tā kā nemēģiniet atrast, braukt, ja mums būs labi gājis. Nezinu, pagaidām vēl nezinu. Meklējam, pirmie urbumi. Mēs ar Edgaru provēsim atrast līdekas, bet ar mānekļiem, ar šitādām makšķerītēm, ar visādām makšķerītēm džekiem tur savs challenge. Viņi bliež ar ūdām. Katram 5 sūdzes, katram savu zonu. Viņi tur darbojās. Jā, laiciņš superīgs, labs.
makšķerējam, gribās noķert pirmo zīvi ātrāk, bet pirms jūs skatāties tālāk, man jums ir liels lūgums. Te kaut kur apakšā ir tā poga abonēt. Es redzu, ka jums kontents principā patīk, viss ir forši, un paldies par labiem komentāriem, paldies par laikiem, un tiešām, jā, ļoti forši, ka cilvēki ir sākuši pierakstīties. Ja tu vēl neesi to izdarījis, lūdzu. Man tas ir diezgan svarīgi, un tev tas neko nemaksās. Edgars stratēģija ir diezgan vienkārši. Rekur, tur ķer Edgars, mēs esam krastā, es vispār te pat rekur, 5 metri no krasta, bet te dziļums jau ir 2,5 metri. Vispār ezers ļoti interesants. Ir seklas vietas, tur 2-3 metri krasta zonās, un ir viena bedra, kas ir pat 16 metri dziļi. Tā kā, reliefs ļoti interesants. Mērķa zivs, laikam šodien līdaka. Gribās noķert līdaku. Es patiesībā godīgi varu pateikt, ka nekad tā mērķiecīgi līdaku no ledus neesmu ķēris. Tā, lai iet ar makšķerīti, galā vips vai balansieris. Netīšām ir noķerts, bet tā, lai es pateiktu, ka, lūk, es eju ķert līdakas, tā ne. Edgars zina, māk, viņš ir copējis diezgan daudz līdakas tādā veidā, tā kā man būs ko pamācīties. Džeki atkal ir diezgan daudz startējuši ar ūdām, arī tur noteikti būs ko paskatīties. Parunāsim ar viņiem. Opā! Pirmais mazais. Re. Es jau teicu, Edgars zina to drēbi. Laikam tomēr tas, ko šitais čalis runā, jāņem pa pilnu, ne? Tu noskat smuku. Riktīgi labs. Kas pa krāsi? Smukas vienkārši un stāvoklis. Vienkārši. Mazais. Ko tu viņš tur apēdi? Viņš apēda balansieru. Šitas ir mans nopelniem bagātais. Viņš jau ir tā noēsts, ka viņam krāsa. Viņš jau pat ēnu vairs nemet. Es uz viņas noķēs ļoti daudz zivis. Klausies, es redzēju internetā komentārus par to, ka Lakīdžunam astīt līp nost. Cik šitas zivis ir redzējis? Kādu zandartus 30, un līdakas es stipri vairāk. Ir bijusi, jā, man viņa bijuši atlīmēs, es esmu pielīmēs klāt, bet tas ir pie tās daudzumu zivi. Tā nav problēma. Visi, kas ir līmētās astis, viņš var noplīst, bet viņi ir super līmīts, smuku var pielīmēt. Labi, ārā ir augsts. Nemocīsim mazo smuko, bet viņš ir paēdis kārtīgi. Viņš ir rīktīgi kaut ko. Glīts. Rīktīgi labs. Un viņš 2 reizes man uzsapēja. Pirmā bija capīt, tinks mazais, un pēc tā, domāju, nevar būt. Labi, ies mājā. Edgar, pastāst mums, kāda tur ir tā spēle. Kas tur ir? Kas tur līdakai svarīgi? Es saprotu par to meklēšanu, laikam jau pamatā. Meklēšana, principā, jā, pirmo reizi šī vietā, principā iet gar zāļu joslu. Ik pa 5-7 metru urbies, pamēr sākumā dziļumiņu, tepat sanāk 3 metri no zālēm jau ir 3 metri dziļums, es varētu turties vēl kaut kādu metru tuvāk, bet viņš jau panāk ārā, viņš jūt. Spēle, sākumā pamēģināja vibu, nebija, sapratu arī iegu informāciju, ka šeit tā kā ir daudz mazo dūcīšu, uzliku mazo kaut kādu 5 cm balansierīti. Spēle, parāviens, pauzīte, lai viņš nostājās vietā. Un cope parasti seko pirmajās minūtēs. Ja nav, var attaisīt otru riņķi apiet ar citu mānīku kaut kur, bet principā, pirmās 3 minūtes tad copes ir. Kā tā, lielisks dienas sākums. Opā. Artur! Šitais džeks tiešām kaut ko māka. Šitā citādākā krāsā, ne? Krāsas vienkārši fantastiski. Viņš ir nobarojušas. Tāpat tas mazais bija, viņām ir pilna vēdera. Viņas ēd, jā. Kārtīgi ir ēdušas. Un tāpat kā tam mazajam pirmam, arī bija pirmā copīte. Tā, vai kaut kas cerēs, kā aiz ledus malas aizķerās aukli kaut kas, liekas, nē, tad tā, to un pauzīt. Līdakai vēl viena nianse, taisiet lielāku pauzīt. Kamēr balansieris nostājas vietā, ir ļoti daudz skatītas tās zemūdens filmēšanas, viņi ilgu laiku var skatīties, bolīties uz to, un tad viņai pie kaut kādām brīdī tikai viņi uzbrūk.
Tā kā pauze pa garu nevar būt. Mums tas ir ieēdis. Kāds klasiks? Jā, man tops. Cik tad ir gara? Reku man uz makšķerītes, man ir atzīmēts no šitās māks līdz šejienai 45 cm. Tas man vairāk priekš zandartiem tā kā ir. Skatāmies, ir 50 pāri līdz šejienai 45. Nu, 52, jā. 52, jā. Tas ir klība. Varam noglikšķināt jau droši vien. Jūs apakaļ. Jau tā nav sāsiet. Jā, ieteikums ir tādā salā, mums no rīta bija -14, tagad varbūt bišķiņ siltāks ir palicis, bet nu neturiet uz ledus tās zivis, kuras ir plānots atlaist, lai viņas nesasals. Momentāli apsauc žaunas un ātri, jā, tas ir ātri. Jā. Inventārs. Nu, man viena no mīļākām makšķerēm ir Lucky John X-Tech Zanderix. Šitā ir īsā 73 cm versija, ir arī garā 90. Viņi ir pietiekoši cieta gan zandartiem, gan līdekām, jo man patīk zivi vilkt ar spoli. Tāpēc es arī izmantoju šo multiplikātoru spoli. Maiko Lucky Johns. Pirmkārt ir ideāli, tu viņu nolaidi. Atkal izvilk zivi, atkal tu piespied nolaidi vajadzīgo. Un dzīves pieķērusies, jūs varat regulēt visas bremzes, varat vilkt tā kā ar vasarā ar spinningu. Šis komplekts man ļoti patīk. Aukla es lietoju salīdzinoši resnu. Uz doto brīdi man ir 0,35 fluorkarbons. Un, protams, galā pavadiņi vai no resnā fluorkarbona vai metāla pavadiņi. Ieteikumi no Edgara ieklausījos, sapratu, sauru caurumus. Ar niedru māliņām, kur visur ir balansierīts apakšā, Lucky John fins, mierīgi, līgani uz rāvieni, nesteidzamies. Ļaujam viņam tādu smuku astoņnieku izpildināt pie ūdens un diezgan gars pauzes. Neredzēs, kā tas viss rezultēsies, ko viņš man tur būs sastāstījis. Tā, Artūrs arī atvēra Pandoras lādi. Sensejs, labs skolotājs, tas skolotājs, kas iemāca tā, lai skolnieks ir labāks par viņu. Redzēsim dienas beigās. Labs, smuki. Balansierīt, rekur, luksaforiņš, ne, bet kā šitais bija? Ātrā palīdzība, jā? Jā. Ātrā palīdzība. Bum, un tik smuka, jā. Līdeks opīte ir ļoti interesanta, aktīva tāda, un te tā kārtīgi top viņa ir. Dziļums man cik te? Pusotrs metrs. Pusotrs metrs pie niedrītēm, tā kā Edgars arī ieteicis. Tā kā nav jāvandās nekur baigi. Mazliet, bet kas pa krāsiņām atkal tāda? Ir, redzi, ka jāapkastās. Ir delīts, jā. Tomēr ziema. Neturam ilgi uz ledus. Laidīsim vaļā. Skrien. Yes! Labi! Jā, ko es gribēju teikt, es nesteidzos baigi stāstīt, rādīt kaut ko tādu, par ko es neesmu pārliecināts. 3 gadus es darbojos ar Salmo Diamond perču makšķerīti, un kaut kādā brīdī mēs ar Edgaru izdomājām, ka gribās kaut ko jaudīgāku uztaisīt. Kur ir? Lucky John Zander Stick 54. Es nezinu, vienkāršāk makšķeru droši vien grūti izdomāt, uztaisīt. Te nav nekā, ne spols, nekas, bet elementāri uztinās auklu. Kas pa jūtību? Es to pa roku iebliedu. Visu, neko vairāk nevajag. Ja tas darba dziļums ir, teiksim, līdz tiem 3-4 metriem, varbūt pat arī vairāk, bet galvenais, lai viņš ir tāds patstāvīgs, lai nav tā kā pa kalniem. Jo tad gan droši vien Edgara kāds, ja, un spoles sistēma ir labāka. Bet pa šitādām niedru maliņām. Labi! Un kas ir vēl svarīgāk, 3-1, mēs esam priekšā ūdistiem. Un tur, kuras ugunskurs, Eks ir sarūpējis pavāra. Pavārs Valdis gatavo mums pusdienas aļanku. Vispār mēs esam kempingā, kurš saucas Gaucis. Pieļauju, ka vasarā te var dabūt namiņus, tur bija 1, 2, 3. Šiļais vispār ir Zviedru stilā, mēs jau ar Edgaru tā nospriedām, ka te var atbraukt
vispār skats ezerā ir tāds, tā kā tā būtu kaut kur, ka tas atrādās kaut kur Zviedrijā. Tur augšā vēl namiņi, tā kā vasarā pameklējiet, pazondējiet, kempings Gaucis, brauciet ciemos. Zīves ir, līdeks asaris, Eks teica, ka līnu labi ir noķēris, karpiņas ir ielaistas, bet arī tādai atpūtai kaut kur nomalē. Te ir kluss, nav viens mājas apkārt. Skaisti. Pamēģināju padarboties ar blītku un manu mazo maģisko Harry Potter zīzlīti sarkano. Šitādi te salmo blītkiņa. Nokrāsot. Pirmais caurums, kur darbojos ar blītku, šitāds maziņš asarītis, nu. Bet uzreiz pik, gatavs. Pamēģināsim, pastrādāsim ar blītku tālāk. Nu, re, jau drusku lielāks. Drusku lielāks, bet nu tai jābūt arī kimlakiem. Mēs vispār jau esam uz Alūksnes pusvirzienā, tā kā šitos var saukt arī varētu saukt par kimlakiem, ja būtu labs izmērs. Meklēsim, nu, it kā esot. Nu, trešais jau, uz blītkiņa atsaucās uz mazo balansierīti. Es uzliku 4 cm, balansierīti nēde, blītkiņa ēde. Rīta pusi nogājām to vienu ezeru stūrīti, tur mums bija trīs līdaka smuki. Tad uz otru pusi aizgājām, tur tā kā seklāks mums ieteica, kur tāda asara varētu būt. Nu, kārtūrs dabūja 4 asarīšus, un līdakas tur nebija. Un te kungiem tagad pa ezeru vidu, kuri kaut kur 5-6 metri, sāka šaut ūdas. Un tikko vienu pirms pusminūtes izšāva arī. Tā kā mēs tagad arī pa to dziļumu padarbosimies. Varbūt šis ir ezers tāds, kur ne tikai gar zāļu malu tās zīves ir, viņas arī te, jo ir ļoti liels kants ezerā. Un viņš šeit, kā saka, vazājās arī pa vidu. Tagad dienas otro pusi mēģināsim pa dziļumu. Nokrit ceļos tā kā lūkšanā. Ir. Nu, jā. Nu, mērs būs, ne? Varbūt. Ir man pirmā līdaka šodien un pat ir mērs. Nu, pagaidām no atkal copa komandas, tikai Habibi vēl nav noķērst vienu līdaku. Vismaz vienu līdaku, bet man ir viena. Aigar, cik tev bija? 2. Tā kā ir ok, pavāram valdim vēl. Tā kā ir labi, ir forši. Mācam tālāk. Tā, ēdam zupiņu, pusdienas. Pavārs Valdis mums ir sagatavojis saļanku, bomba, es jau pagaršoju. Ugunskuriņš. Kaut kas tajā visā ziemas copē ir. Ne tikai cope. Džekiem ūdas šauji. Labi, pusdienas pārtraukums tagad mums bija. Aiziesim paskatīties, vai ūda būs rezultatīva. Un tad iesim ar Edgaru vēl tur pamēģināt vienu urbienu uztaisīt. Un tad jau būs vakars. Visi tā kā zombiji. Ūda! Labi. Parunājām par pesimistiem, optimistiem. Un re, kurš bija pesimists? Man liekas, ka no komandas draudzība tāds bija. Labi, šī dienas lielākā un pasties, cik viņa tumšs tāds smuks. Nu, bija fantastiska diena. Ieraudzījām ļoti smuku, ļoti tādu ainavisku ezeriņu. Jau iepriekš teicām, viņš ir privāts. Mēs noķērām 4 līdakas, mazus asarīšus un kolēgas ar ūdām. Viņiem arī 4, plus vēl arī tukšie šāvieni diezgan daudz. Es domāju, fantastiski pavadīt diena, un uz šīs burvīgās nots mēs varam atvadīties. Tā!